Kāpēc? Ak, tiešām, es tev rauju to pusi, kas ir ciet. Vai kāds es esmu? Sveiks, Dalmant! Ko tu šeit darīji aiz tādiem resniem bieziem vārtiem? Aiz šiem resniem bieziem vārtiem glabājās pat dvēseles bagātība iekšā. Tur biju aptaustīt, ko senči atstājuši manai šodienas ikdienai nest to, ko nest uz nākotnē. Nu, ko viņi atstājuši? Kaulus un bleķus? Nē, tur bija tādas daudz konkrētākas lietas. Piemēram, ieraudzīja ne tikai sudraba apkalumus tas ir tā, saucās sudraba platējums. Zinu, ka tāds ir. Biju redzējis saktas, kurām viņš nokritis nost. Biju redzējis atsevišķas platējumus, bet tagad redzēju saktu, kurai divi platējumu gabaliņi nokrituši un visi ir atradušies. Un tagad es viņu paņēmu rokā, aptaustīju, apmīļoju, un tagad tādi arī būs. Vai tad, kad tu paņēmi tās rotas, viņas skan? Viņas varētu arī skanēt, jā, man jau šis tas jau tagad ir ieskanējies. Vai Jāņu skaņas arī tur ir? Noteikti. Neizbēgami. Tas ir viens no pamata motīviem, es pat teikšu. Arī Ziemassvētkos viņus var atrast, šīs Jāņu skaņas. Vai tu vari kādu Jāņu skaņu no sevis dvest, dziedāt, teikt vai kā? Nu, šim brīdim. Tieši šim brīdim, jā. Nu, vai arī Jāņa rītam, ja tev tā tiek? Tā, Puis bez prāta, cirds bez kāta, līgo, stāv pie priedes, siliņā ir līgo. Līgo, stāv pie priedes, siliņā ir līgo. Cirim kātu gan ielika līgo, puisim prātu neielika līgo. Un tā tālāk. Labi skanēja. Nē, bet tas nevar neskanēt.